Tad mēs pārējām pie tā jautājuma, ko tad darīt visiem fotogrāfiem, dizaineriem, dūlām, vecmātēm, make-up artistiem, stilistiem. Ko darīt? Jo man dažkārt ir tā, ka es, piemēram, ieeju kontā, un es, piemēram, fotografu kontā. Un man tāds, kurš ir šis cilvēks? Tā kā, vai tas, ko es redzu profilbildē, ir vienkārši smuka bilde, vai tas ir tas fotogrāfs? Un tāpēc, ka es redzu slaidu tikai tos portfolio, es nevaru saprast, kas ir tas cilvēks, kas stāv aiz šī visa. Un tad ir tie daži, kurus mēs zinām, jo viņi ir sevi parādījuši. Un tā ir atkal liels šis te plus. Un, lai es varētu izvēlēties šo savu speciālistu, vienalga kādā jomā, ar ko es gribu būt kopā, es gribu zināt un dzirdēt, kā šis cilvēks domā, kā runā, kāda ir viņa pieeja lietām, jo mums katram ir cits šis te skillsets, soft and hard skills, mums ir cita pieeja, mēs savādāk runājam. Ja es tev uzticos, tā jau ir daļa no uzvaras mums abiem. Un ja es tev uzticos, mēs varam tikt daudz tālāk. Jo ja es tev neuzticos, lai ko tu man teiktu, man tas nestrādās, jo es tev īstenībā neticu.